Es sveicināts atkal podkāstā Saucos ar Kristīnu Kreili. Šodien man ir ciemos atnācis kāds pāris, kur vārdi un kaut kādas iezīmes ir mainītas, bet emocijas un stāsts būs patiesi. Viņi pastāstīs par savu interesanto iepazīšanās un attiecību attīstības stāstu, kuru, kā minēja Gunta, un atkārt, vārds ir mainīts, varētu nosaukt par Romeo un Džulietas stāstu. Un, mēs aprunāsimies ar Guntu un Valteru par to, kā tad plašāka ģimene ietekmē to, kā veido attiecības cilvēki, cik lielā mērā tas ietekmē un kādas varbūt iespējas tas arī atstāj uz tālāko dzīvi katram no cilvēkiem. Un par visdrīzāk vēl visu kaut ko citu. Tā kā aicinu līdzi šajā sarunā un sākam. Sveiciens, man prieks jūs šodien te redzēt. Mazliet jūs dzirdējāt, kā es jūs iepazīstināju, jūs varat palabot jebko, kas jums liekas, ka nebija tā, kā vajag. Un varbūt jūs varētu tā sākumā īsi sākt ar tādu, ko jums pašiem gribētos pastāstīt, kā jūs paši varbūt raksturot, savas attiecības, to, kā jūs iepazināties, kāpēc jums par gribās varbūt pastāstīt, šodien man, bet, principā jau plašākai publikai par to savu iepazīšanās stāstu. Jā, es tad sākšu. Man ir vispār svarīgi dalīties, un, manuprāt, man iedvesmo arī tādi stāsti, kas nav tik rožaini, bet viņi iedrošina. Un es domāju, ka arī mūsu tas stāsts ar vīru varētu būt iedrošinājums. Tad mans mērķis ir dalīties, un lai tas ir tas stiprinājums kādam citam. Un, ko es gribētu akcentēt, ja būtu iespēja, ka attiecībām ir jābūt kā draudzībai. Papildinot sievas teikto, es pilnīgi piekrītu, jo bieži vien nevienmēr viss ir tik skaisti, kā tas liekas. Un dzīvē neviens nav apsolījis, ka dzīve būs viegla, dzīve būs pozitīva. Un realitātē tomēr padaloties, mēs saprotam, kad ir jāiet daudzām lietām cauri kopā un parādīt to un pastāstīt, ka atbalsts, draudzība un otra cilvēka uzklausīšana, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi mūsdienās, lai mēs varētu turpināt iet uz priekšu kopā. Super. Un man liels paldies jums, ka jūs esat gatavi padalīties. Tiešām arī piekrītu, ka tas arī ir viens no šī podkāstu mērķiem, tā kā dalīties. Mēs visi redzam, ka kaut kur mēs visi esam cilvēciski cilvēki, un es ļoti gribu dzirdēt to jūsu iepazīšanās stāstu. Kā tad jūs iepazināties? Mums ir divas versijas. Jā, ļoti labi. Viņas atšķirās tā kā jums katram, jā? Jā, es gribētu teikt, varbūt, lai sieva sākt no savas skatu punktu, es pastāstīšu atkal no savas skatu punktu. Kā mēs iepazināmies? Tā noteikti nebija mīlestība no pirmā acu skatiena, jo mēs diezgan tā provinciālā mazā pilsētņā dzīvojām. Tur mums tie ceļi pa laikam krustojās, mēs kaut kur tuvāk tālāk viens otru redzējām līdz vienam brīdim, ka es strādāju vienā uzņēmumā, kur mēs vietējā miestā dodamies kaut ko atzīmēt. Un es alkoholu nelietoju, arī tajā reizē nē. Un es biju ļoti nogurusi, un es tā nedaudz guļus biju uz bāra letes, ne, bet uz galda gulēju. Un tad, vēl ne tad, bet šobrīd mans vīrs mani ieraudzīja un domāju, ka tur ir ļoti smagā alkohola reibumā dāma, kas guļ uz galda, bet mēs nebijām pazīstami. Un nejauši nākamajā dienā viņš man satika manā darba vietā. Manuprāt, uzrakstīja ar roku rakstītu vēstuli. Man liekas, tas ir kaut kāds stalkeris. Un no tā punkta mūsu attiecības ļoti strauji attīstījās pamatā kā tāda forša draudzība. Un te mēs esam, man neiet ciparos, es vienmēr saku, man ir 10 gadi kopā ar vīru, bet vīrs saka, vēl bišķiņu būs 10. Drīz būs, bet tad tu biji gatavi ielaisties draudzībā ar stalkeri. Nē, nebiju, bet te mēs esam. Okay. Labi, tagad tavs stāsts. Jā. Tad viss sākās ar to, kad vienkārši atpūtas vietā pamanot savu sievu, ko tajā laikā es nezināju. Man bija tā, ka es piegāju klāt viņai, bet es nodomāju, ka tā ir cita sieviete. Tātad es
uzsit viņai uz kreisā pleca. Viņa pagriezās. Es teicu, forši tev vakaru. Uz ko viņa arī, tagad domāju, tas tāds, ok. Un tajā brīdī es pagriezos atpakaļ un es domāju, pļāviens. Tā nav tā īstā, ko es domāju. Un tajā brīdī es, kaut reiz domāju, labi, visu vakaru garumā es vienkārši viņu sāku vērot, jo es pirmo reizi to cilvēku ieraudzīju. Tajā mazajā miestiņā nekad dzīvē viņu nebija redzējis. Un rezultātā bija tāds skatos pēc brīža, tas, ko viņa arī tikko pieminēja, ka viņi vienkārši guļ uz galda, ar vienu roku uzlikus uz galda un tā kā atgulsies, jo var redzēt, ka cilvēks ir noguris. Uz ko tas pasākums sievietē tajā laikā arī beidzās. Un rezultātā nākamajā dienā vienkārši pēc šiem svētkiem arī braucot, vienkārši pamanīju kaut kur redzēts cilvēks. Un tad beigās ieraudzīju, ka tā ir tā pat, ko es vakardien redzēju. Un tad es izdomāju, ka ir jādara kaut kas oriģināls, ir jāuzraksta. Un tad es paņēmu 4 formātu lapu no tā laika kafejnīcas, palūdzu pildspalvu, uzrakstīju savu vārdu, uzvārdu, uzrakstīju iemeslu, kāpēc gribu ar viņu iepazīties, norādīju savu telefonu. Un vienmēr sakot, uzrakstot visu, es vienkārši iedevu viņai un tālāk apzināti, gan es katru dienu braucu ēst uz to vietu, lai redzētu, kad viņi strādā, kad viņi nestrādā, un tad jau saņemties, kad varbūt kaut ko uzdāvināt, kaut kāds auglīšu, vēl kaut kāds vēstules un tā. Un tad jau tas Bet uz to vēstuli, uz to tavu numuru viņi tā kā nereaģēja? Ja tu atstāji numuru, Nē, tas tā nenotiek, ka tu vienreiz iedod tagad vēstuli un tagad viņa būs gatava man piezvanīt. Nē, tur bija tomēr diezgan tāds darbs. Es gribēju teikt, tas bija tāds ieguldījums uz ilgāku laiku, jo tas tik ātri nenotika. Jo viņi nebija vien no tiem cilvēkiem, kas ar īsām kaut kādām mazām tādām darbībām ir gatava, piemēram, tikties, runāt un tam līdzīgi. Tā kā nē, tur vajadzēja. No manas puses, man liekas, tas bija pirmais cilvēks, ar kur man bija visvairāk jāieguldās, lai pēc tam novērtētu to, kāds darbs ir ieguldīts, ka mēs esam šodien. Ok, bet kas bija tas, uz ko tu paķēries? Kas tev deva impulsu, ka es te gribu vismaz pamēģināt? Smieklīgi frāze, tā guļošā princese. Nē, manuprāt, tajā brīdī es nevarētu pateikt, kas tieši varbūt tas, ka es nekad viņu dzīvē neesmu redzējis. Man bija tāds, es gribu to cilvēku iepazīt. Tajā brīdī viņa nerunāja vispār. Es ļoti atceros, viņa bija ļoti, ļoti kautrīga. Un man bija vairāk tas mērķis sadzirdēt un saprast, kāda viņa ir, jo skaistums bija neaprakstāms. Arī šobaldien tas ir. Un līdz ar to es gribēju zināt, ja es eju, tad es eju uz visiem 100. Ja kaut kas nesanāks, tad es maz būšu mēģinājums. Tā. Un kas bija tas, kas atkausēja tavu sirdi, guļošās princeses sirdi? Man ļoti simpatizēja tā viņa centība, jo tas tik ārkārtīgi nepatīkami sakrita, ka es biju nesen burtiski bez 5 minūtēm pat izšķīrusies no iepriekšējām attiecībām. Un es sev apsolījos visu. Nevajag man šito. Es sakrāšu naudu, es ceļošu un es man šito visu nevajag. Es vienkārši negribu, vienkārši absolūti ne. Apsolīju sev. Un viņš ienāca manā dzīvē nejauši kā stalkeris. Es, protams, smējos par šo vārdu. Bet man patīk tā viņa neatlaidība un tas, ka mēs tiešām to mūsu komunikāciju sākām kā draudzību. Tas man iedeva to drošības filtru tādu un to pamatu, ka viņš no manis neko negrib. Mēs vienkārši gribam iepazīties, komunicēt, un tad man likās, ka varētu pastāvēt tā draudzības starp vīrieti un sievieti. Un tad bija tas... Tāda ļoti cilvēciska interese. Jā, cilvēciska interese, un viņš norezonēja kā cilvēks. Jā, tad es biju nejauši, ārkārtīgi nejauši. Jo es negribēju pārsteigti visam iet pārāk ātri uz priekšu. Es vienkārši gribēju tā kā saudzīgi, tiešām nesteidzīgi. Un pats galvenais tā bija neatlaidība. Manā gadījumā tā bija ļoti liela neatlaidība, jo es ļoti labi atceros arī šobaldien to kā viņi izskaties, kāds viņam bija sarkanas lūpas, outfits, visu. Visi iespiedies atmiņā. Man ir tāpēc, ļoti, ļoti palīdz. Bet neatlaidība un tā iešanas uz mērķi, tas ir vispār tev raksturīgs? Vispār dzīvē, dzīvē es esmu tāds tipa cilvēks, kad, ja es kaut ko vēlos sasniegt, ja es esmu izvirzījis savu mērķi, tad es uz to eju, kā es arī pirms tam minēju, es mēģinu, sanāks super, ja ne, ok. Būs pieredze. Būs pieredze, būs no kā mācīties.
Izklausās ļoti skaisti. Sākumā. Tas sākums. Jā. Kas tad sākās? Jā. Un, ko nozīmē arī tas sākums? Tas, cik ilgi, es nezinu, bija jācenšas tie kaut kādi mēneši? Tie bija, manuprāt, labomāni, bet, manuprāt, tie bija mēneši. Bet pēc tam no kaut kāda tā kritiskā punkta mūsu attiecības ļoti strauji attīstījās. Manuprāt, tu arī ieskicēji kaut kādas 2 nedēļas, un mēs sākām kopā dzīvot. Un tad bija... Tad es papildināšu. Tad vienmēr sakot no jaunā gada, kad šis pasākums, kurā es pirmo reizi viņu pamanīju, tad sākoties, iedomājieties, jaunais gads, janvāris, tad ir tas mana tā neatlaidība, kad no janvāra līdz aprīlim, tas ir tas laika posms, kad ar sievu tajā laikā bija ļoti grūti komunicēt, jo viņai ir darbs, mācības, viņai pašai ir savas problēmas, ko risināt. Līdz ar to, lai arī kā es censtos, tas negāja tik viegli. Un tad sanāca jau aprīļa beigas, kad viņa bija izšķīrusies no sava iepriekšējā drauga, un es uzrakstīju vienkārši, teiksim tā, es uzrakstīju ritīgi garu memoāru, kurā es vienkārši pateicu, vai davai aiziet, vai tomēr nē. Kā viņa teica, palika žēl. un tad mums sanāca tā, ka no māja reāli, ja mēs tā rēķinām, 4 mēneši ir tas laika posms no brīža, kad jūs pirmo reizi. Jā, un bija tā, ka es vienkārši teicu, es jūtu, ka būs, cik ņem lūdzu man dzīvokļu atslēgas, ja gadījumā kas, jo es strādāju sezonas darbu, es biju nedēļu mājās, nedēļu projām, un tad es vienkārši teicu, ja tev kādreiz nepieciešams palikt šeit tajā mazajā miestiņā, tad man ir iespēja dot savus atslēgas, un tā arī gadījās, kad es biju jau darbā, un man sieva tajā laikā teica, vai tu gribi dzīvot kopā, jo es esmu par, un tad mēs arī ievācāmies. Un sieva ievācās tad, kad es jau biju vēl attālināt. Jā, tas bija forši. Lai iet. Jā, jā, respektīvi 2 nedēļas, kad mēs sākām dzīvot kopā. Pāris mēneši, tad man bildināja. Vēl pāris mēneši apprecējāmies. Tagad, kā jau teicu, varētu teikt, vēl maz drusciņam būs 10 gadi, ka mēs esam kopā. Jā, vispār jau ir 9 ar kaut ko, bet, mēs jau smejamies, citreiz jau 15, lai ir 20 un tā. Tas varbūt nav arī tik. Bet, tad arī, es nezinu, man liekas tādam, varbūt tas tā stereotips mūsdienu laikam netipiski ātri viss jums notika. Gan tā bildināšana, gan tāda ātra apprecēšanās, kas it kā, mūsdienās tur tā kā nenotiek bieži šāds. Es tagad, kad atskatos, man liekas, ārprāt, cik mēs bijām jauni. Mēs bijām bērni. Bet tad man likās, briedums viss ir. Bet, ja mēs tā atskatāmies, tad tajā laikā, kad mums bija 22 gadi, mēs jau tad uz to vecuma grupu jau bijām nobrieduši. Un, ja būtu jautājums, kā tik ātri pieņēmāt lēmumu, tad es uzreiz varu 100% pateikt, ka tā bija komunikācija. Jo es ļoti labi atceros, ka man sieva pateica, ka mēs arī varam neprecēties. Mēs jau tad, kad mēs dzīvojam kopā, mēs viens otru saucām par vīru un sievu. Lai gan mēs vienkārši bijām, cik tiešām mēnesi, 2 kopā, mums bija vienkārši tas feelings, ka un man sieva uzreiz pateica, tu vari mani neprecēt, vari nebildināt, bet mēs viens otru varam saukt par vīru un sievu, jo neatkarīgi no tā, tu jūti, ka mēs, tu redzi, kā es sievai teicu, es redzu, novecojam kopā. Tas ir mans cilvēks. Tā kā, Jā, un tu redzi to, un tev nav bailes no tā, ka tu redzi otru cilvēku jau vecu, nevis vienmēr jaunu un tā, un tas tu jūti, ka šī ir tā drošība. Un tad man sieva pateica, ka, ja tu esi vīrietis, tu pieņem lēmumu, vai tu gribi mani precēt, vai gribi mani bildināt, un man bija tā, ka es nekad to neesmu darījis, un es sāku, tad tur ir vēl viens stāsts, kāds vispār notiek, ja ir interesi, var arī pastāstīt, kā notiek bildi, kā manā gadījumā. Kā tavā gadījumā. Jā. Es gribu tev nedaudz iepazīstināties, lai neizklausās varbūt no malas, kad, ja tu gribi mani precēt, tas daudz gocīgi varbūt varētu klausītājiem izklausīties. Bet es nebiju tas tipiskais personāžs, kas es kaut kad gribētu precēties. Man ir svarīga balta kleita, man ir svarīga ģimene, man svarīgi ir bērni. Man tas nebija.
Jā, es respektīvi ne par to sapņoju, tas nebija manās vērtībās, vienkārši iekšā manā tajā burbulī. Tāpēc arī man bija svarīgi nokomunicēt ar otru cilvēku, ka tas varbūt būs tāds nestandarta otra puse, ka man tas nav svarīgi. Bet viņš man iedeva to stabilitāti, un tāpēc man tas gredzens nebija svarīgs. Man viņš pats atnāca, un es svarīgi piebilst, mums nav bērnu. Arī mēs nevēlamies bērnus. Tas arī mūsu tas netipiskais. Tas tāds jūsu lēmums. Tas ir mūsu lēmums, un ar to mums ir ļoti, ļoti nācies saskarties sabiedrības spiedienu dēļ, arī pēc tam no vīra puses vairāk. Arī no vecāku puses. Jā, tas ir bijis ļoti, un tas ļoti regulāri ienāk darba vidē arī. Šis te ļoti paceļš, ar šo mēs te ļoti cīnamies arī. Jā, es laikam cīnamies būtu īstais vārds. Tāpēc tā baltā klēta, un tas nebija man izsapņotais, tas, ko es gribu. Viņš pats man atnāca, jo es esmu karjerists pēc būtības. Un arī man ir ļoti liela tā vīrišķība. Kā es saku, sievai iekšējais ir Viktors, man iekšējais ir Dace. Ļoti labi viens otru papildināt. Jā, tāds skaļi domāju. Es varbūt varētu papildināt arī no savu teiktā par to, ko arī sieva minēja. Ir vienkārši tas, ka sieva man neuzlika pilnīgi nekādu spiedienu. Un tas būtu tas patiesais, ka tas spiediens, jo, saprot, ja man kaut ko uzspiež, es to daru pretēji, man tas nepatīk, un man nevienā brīdī tāpēc sieva neteica, es sagaidu no tevis šādu. Jā, es neapvainošos, ja arī tu nekad dzīvē mani nebildinās, vai kas tam līdz, jo viņa arī godīgi pasaka, man to nevajag. Ja tu to gribi, jā, ok, bet es vienmēr gribu būt ar tevi kopā, tikai man svarīgākais ir būt ar tevi, nevis status, nevis, kāds graznās kāzas. Un tāpēc es gribēju pateikt, kā notika tā bildināšana. Bet tas būs smieklīgi. Tad vienmēr sakot, viņa ir darbā, es esmu pie viņas, un viņai darbā bija tāds foršs smaržiklīts, kuru tu vari attaisīt, kā koncertu bunžām ir tas vaļā, jeb koliņas, tas riņķīts. Vienkārši viņa atvēra viņu vaļā, viņa uzlika, vienkārši runājot, uzlika virsū, un viņa to, pasties, dara. Viņa tā, ja kādreiz gribēs bildināt, zinās, kāds izmērs, un es tā, un ieliek kabatā. Un tad pienāca tas brīdis, ka bija jābildina, es aizbraucu uz to veikalu, un man jautā, kāds ir pirksta izmērs. Es saku, nesmējieties, izvelk ārā to mazo riņķīti. Nolēja, protams, viņas pārsmējās un tam līdzīgi, bet jā, tas bija tas foršais. Viņš vēl aizvien ir. Man vēl aizvien viņš ir, man viņš mājās stāv, jo tad, kad es viņu paņemu rokā, un tās ir šīs saucamās atmiņas, kas man arī savā veidā silda sirdi, tas ir kaut kas tāds. Piebilde. Jā. Par simboliku arī. Mums ir bijuši laulības gredzeni, tad, kad mēs precējāmies, arī sadarbināšanās gredzens, mums ir uztatavēti laulības gredzeni. Tas arī rada pretestību daudziem. Kāpēc? Jā. Tas ir kaut kas tāds neatgriezīsks caur to? Es domāju par tiem tetovējumiem. Iespējams, ka jā, bet daudzi vaicā, bet šis ir uz mūžu. Man likās, gredzens tā kā nebija par to simboliku, kā aiziet. Tas arī ir interesanti. Un tad nākas visu laiku sevi attaisnot un paskaidrot, kāpēc. Jā, tas ir tā interesanti. Bet man jautājums ir par to bildināšanu. Redz, tu arī saki, ka baigi forši, ka tev dev to brīvību, un kaut kur caur to, ka tev dev to brīvību, tu pats varētu izlemt, kas tev tā kā lika to darīt, vai kas bija tie tavi apsvērumi, kāpēc tu izdomāji, vispār es gribu to darīt. Ja viņai it kā nav svarīgi, tā kā, un pa lielam varam arī dzīvot tāpat. Man laikam gribētu teikt, ka ja tas ir tavs, tas ir tavs. Un es esmu bijis attiecībās arī pirms tam, un tas nav tas feelings. Un viņa jau tajā laikā deva to drošības sajūtu, ka šis ir tas īstais cilvēks, un tas būtu tikai apliecinājums arī man pašam justies vēl drošāk, ka šis ir tas cilvēks. Un es viņu negribēju arī tad laist vaļā, un es sapratu, ka šis būs mans solis, lai es varētu bildināt un teikt, ka hei. Jo es viņai bildināšanas reizē arī pateicu, šī būs pirmā un pēdējā reize, kad es dzīvē bildinu kādu. Šis ir kaut kas īpašs priekš tevis. Ļoti. Jo es jau skatījos video, jo man bija plāns, uz kuru celi ir īsti jāliecās. Vai tas ir uz kreiso, vai tas ir uz labo, ar kuru roku jādod, vai ar kreiso, vai ar labo. Es ļoti, ļoti tajā visā iespringu, lai saprastu, kā ir pareizi. Bet tāpat laikā, kad es biju ļoti noslēpumais un es sievu vedu uz citu vietu, viņai bija atkal citas domas prātā. Viņai vispār nekas tāds nebija. Viņai likās, ka es gribu beigt šo visu procesu. Tu aizvedīs pateikt. Aptuveni vedu projām, viņu man vairs nav interesanti. Bet tas bija, un vēl man bija puš
krušķis, un bija rozes, un vienā tajā rozē bija šis gredzens. Un es arī minēju par to, ka kamēr šis zieds ziedēs, tikmēr mēs esam šajā pasaulē, un tas ir mūžīgais zieds, ja tas tā neiztēlos. Kas nekad nenovīst. Tieši tā, jā. Viņa ļoti skaisti, bet es neko tādu neatceros. Bet tad kas ir tas, ko tu atceries no tā visa pasākuma? Es teicu, jā, viņš bija uz ceļiem. Es tā ļoti praktiski, esmu vispār ļoti tāds racionāls, pragmatisks cilvēks. Man likās, es atceros, man bildina. Un ir tie skaistie video, kur meitene saķer tur seju. Un man bija, kā mēs tagad tālāk dzīvosim. Pirmais bija viņai ļoti nērti. Es atceros, ka viņa vienkārši ārpus, ko es tagad daru. Tad viņa iekāpa mašīnā, viņa arī teica, kā mēs tagad dzīvosim. Jo viņa jau nedzirdēja visu to, ko es teicu, jo viņai bija tik liels satraukums, ka viņa domā, kas tagad notiek. Bet te ir jāiedod konteksts. Jā, es domāju, ka es liku tev šādu sajūtas. Jā, un man prieks dzirdēt, mans vīrs vispār ļoti tāds romantisks un pozitīvs. Un es esmu tā priecīga, regulāri, bet mēs viens otru papildinām. Viņš ļoti foršs, tiešām tā ciņu un ņaņu, ekstraverts un introverts. Man bija tas, lai to laika nogrujas un vēlreiz atgādināt, mums ļoti strauji tās attiecības attīstījās, un tas pārējiem tajā brīdī mums vēl bija kontakts ar ģimenēm. Un tas izraisīja tādu, kas šitas tagad ir, tas nav labi. Un arī par cik ir tā provinciālā domāšana. Tur, bet viena tante teica, ka viņš ir tāds, es pieļauju domu, viņam atkal ienāca cita, kāda ir viņa. Un tas uzlika nenormālu slogu, jo attiecībās ienāk vēl citi cilvēki. Un mūsu attiecības tika būvētas uz to, ka mēs nedrīkstam būt kopā. Jā. Un bija tāda emocionāla šantāža arī. Manipulēja. Izteikti bija man, jo te vēl bija tāda neitrāla. Tavā pusē ģimene pieslēdzās, tad, kad mēs, man liekas, apprecējāmies. Mēs jau bijām apprecējušies, jā, un lai iedot atkal to kontekstu, es ar ģimeni vairāk kā 10 gadus nekontaktējos. Tagad. Jā, kopš bet brīža. Bet uz to brīdī jums kontakts principā bija? Jau viss pazuda. Tad, kad mēs uzsākām attiecības, mums kontakts pazuda. Un manā dzīvē ienāca vīrs, bet man pilnīgi visa ģimene, man sanāca, es no tā atkal atteicos dēļ vīra. Bet ienāca tāda brīvība, un es beidzot varēju sākt dzīvot dēļ tā cilvēka, kas man ienāk, zinot, ka man jāatsakās no visiem pārējiem. Un tas ir līdz par šim brīdim, bet tu ienāk tās epizodes, kad atkal tas cīniņš uznāk, jo tur ir kaut kādi pārpratumi bijuši, un es atkārtošos tā provinciālā domāšana, es domāju, vairāk nostrādāja. Jā, bet te mēs esam. Man sieva vienkārši teica tā, vai tu esi gatavs uz to, ka viegli nebūs. Es teicu, ja mēs esam, tad mēs ejam. Jo es esmu, kā arī pirms tam teicu, es esmu ļoti mērķtiecīgs, es esmu neatlaidīgs, un ja man ir svarīgs cilvēks, tad es iestājos maksimāli. Un jā, vienkārši tā problēma bija tāda, ka vienkārši dzirdot savas sievas vecākas tajā laikā un zinot to, ka man arī nebija nekāda izglītība, man bija tehnikuma izglītība un tā. Aptuveni, ko tu kaut kādu muļķi esi apprecējis, vai vispār, kur vēl grib taisies precēt, dzīvot kopā. Un tajā laikā, es biju tāds saucamais medķēģers, jo man beidzās vienas attiecības, un es domāju, davai, pašājam vaļā. Ja? Tā. Un līdz brīdim, kad šis pašāja vaļā pienāca pie šī cilvēka, un es domāju, bļāviens, ja tu laiku nevar atgriezt atpakaļ, bet tu saproti, ka uzzinot pārējiem to, ka mēs esam kopā, viņai bija ļoti grūti, tāpēc, ka tad viņai nāca ļoti daudz apkārtējās sievietes, kas teica... Kaut kādu informāciju piegādāja. Jā, protams. Kā par tevi. Jā, un tad rezultātā saprotu, ka nekas labs nebūs. Un plus vēl vecāki, un tad arī sākās. Un tad saprotu, ka tas ceļš nebūs viegls. Un nākamais jau bija tas, ka es pats nebiju atklāts arī pašās attiecības sākumā. Un man likās... es biju savā galvā iedomājies, ka es gribu būt tāds, kāds es esmu, lai gan mana tā pagātne nav bijusi baigi foršā, bet es tāpat laikā sievai to neteicu. Es gribēju parādīt to, kāds es gribu. Kāds tu būt un kāds tu esi bez tās savas pagātnes. Jā, jo es negribēju vispirms pateikt savu pagātni, lai viņa no tā iespaido un saka, vecīt, čistanē, nebūs. Jā, bet es gribēju parādīt to, ka es esmu labs cilvēks un ka tie cilvēki, kas man ir bijuši apkārt, nav mani nevienā veidā iespaidojuši labi. Jā, un es to sapratu tad, bet mans plāns bija tāds, ka es gribēju apprecēties
Un tad pienāca brīdis, kad man tādā ziņā sieva ir ļoti iekšējais policists, viņi visam iziet cauri. Es vienkārši atceros ļoti labi to brīdi, kad es biju pasākumā, un man vienkārši sieva uzrakstīja tā, kas tās viss ir pa meitenēm, un tam līdzīgi. Un tad man nācās vienkārši pateikt patiesību. Bet tad tiešām no A līdz Ž, jā, tā kā man sieva pateica, tu man esi melojis, bet tagad es gribu dzirdēt tiešām, bez nekādām liekvārdībām, vienkārši lūdzu pasaka, kāda ir taisnība. Un tad es nezinu, kādas 2 stundas es vienkārši monologā stāstīju. Protams, viņai tas bija ļoti sāpīgi. Tas nebija viegli. Cepur nost manai sievai, kad viņa tajā brīdī nepacēla cepuru un pateica Alivederči. Jā, bet viņa nostājās, viņai bija tā šī kritiskā domāšana. Viņa apzinājās, kāds es esmu bijis pirms tam, kāds es esmu tagad. Un tas tik nenormāli visu salika kopā, kad tas padara mūs tikai šodien spēcīgākus, un rezultātā mēs šeit arī esam. Tas ir tā. Bet atkal kontekstam nav jau tik traki, varbūt tajā brīdī tādas sabiezētas emocijas bija. Vienkārši vīriņš uztaisījās baltāks nekā vīriņš. Jā, vispār attiecības sākumā tas ir raksturīgi, ka mēs gribam tā kā parādīt sevi no labās puses. Ir sevišķi, man tas otrs cilvēks tiešām interesē, un man gribās ar viņu tā kā izveidot tās attiecības. Bet tad sanāk, ka to informāciju tu uzzināji no citiem? Un tad man ienāca tā informācija no citiem, un es par vīru iestājos. Tajā brīdī vēl līga vai nemaldos, vai mēs bijām jau precējušies. Varbūt tas nav tik būtiski šeit, bet tad vēl nebijām. Es iestājos. Jā, tas bija ļoti ātri, ka viņam iestājās par mani. Es iestājos, bet arī, ja tā būtu bijusi taisnības, ka mums katram ir tiesības dzīvot to dzīvi un tās attiecības veidot, un tu nevienam ļaunu nebija nodarījis. Viss ir kārtībā, tāpēc man arī bija ļoti viegli. Tas grūtākais bija tas, ka man būtu bijis forši dzirdēt to vienkārši pirms tam. Un mums bija tādas smagas sarunas par kaut kādām nepatīkamām lietām, jo, protams, mazos miestos tur ir pretī personas koda arī cilvēkam liekas, ne tikai ne ar šito. Un tāds, yes. Tieši ar šo. Jā, bet divas tikai ne ar to. Jā. Bet tagad mēs varam par to pasmieties. Tajā brīdī varbūt uz tām 2 stundām likās, tas ir pasaules gals. Bet viss ir kārtībā. Bet nav arī tā, ka kā savā ziņā jau tā, nezinu, ģimenes, kaut kādi tie jautājumi, tur nebija tā kā uztraukums un rūpes par tevi. Kad ar tādu, lai viņš šitas te nenodara tev pāri. Redzi, tas uztraukums un rūpes vai ne, kā mēs to definējam. Man tas nāca, es to sajūtu ar tādu pasīvu agresiju. Un emocionālu agresiju un jau nedaudz šantāžu, jo tomēr es biju jau pieaudzis cilvēks, man nebija 18 gadi, 22, 23 gadi. 21. Labi, 21, jo tev cipari bet sajūtās 22, 23. Bet sajūtās tā. Un tad nāca tāda viedokļu uzspiešana un agresija un tik daudz epizodes ļoti trakas. Man liekas, bet šis ir mans cilvēks, un manī neklausījās vienkārši, un bija tāds stingrais režīms, tev jādzīvo šādi, tev jādara tā, un tas cilvēks prototips viņiem, iespējams, viņu galvās bija izdomāts cits, un mans vīrs tam prototipam neatbilda. Bet tas jau bija tā ļoti tas aizgāja ļoti ļauni pret mani. Un tās nebija vairs rūpes, manuprāt. Tas bija kaut kas, ko citi padomās. Rūpes vairāk par viņiem, par sevi. Jā, par viņiem kaut kāds, varbūt tas ir kaut kas. Bet, lai gan es negribētu teikt reputācijas jautājums, jo mans vīrs bija zolīts, foršs, jauns puisis, un ar viņu bija, un vēl aizvien viss ir kārtībā. Un man ir ļoti žēl, ka viņš jau foršo cilvēku nav iepazinuši, un tas bija ļoti sāpīgi. Bet tam arī ir iziets cauri, bet tas sākums bija ārkārtīgi sāsināts, ļauns. Un tad, kad arī mēs kopā sākām dzīvot, tur bija tā, ka pat kaimiņiem sastāsta muļķības, durvis plēšu vaļā, un likās, ok, un manam vīram bija regulāri komandējumi, es esmu mājās viena pats, ko man tagad darīja pret savu ģimeni policijas saukt, un tas aizgāja tik ļoti traki. Eskalējās. Tik ļoti traki. Mēs vēl esam kopā, un vēl tā epizode ir tāda, ka mēs vēl neesam sadarinājušies, un tad es vīram arī teicu, hei, iespējams, tas būs kādu laiku, jo viņi tādi cilvēki ir nāk no tādas ģimenes vides, kur tiešām ir tādi meksikāņu seriāli, visi ļoti sāsināti, cilvēki nerunā par jūtām, viņi ļoti agresīvi izpauž savas emocijas. Man abi vecāki ir izteikti darba holiķi, man nav dota mīlestība, varbūt tāpēc man tā baltā kleita nebija izsapņota. Un ir tas, es nāku no tās vides, bet es biju ļoti labi finansiāli nodrošināta.
Manam vīram bija pretējais, viņš nāca no trūcīgas ģimenes. Un tas bija vēl viens tas posms, kas viņu acīs bija tāds, šis ir fuj. Nu, ka šito nevajag mūsu meitai. Jā, jo kāda viņam ir bijusi bērnība. Likās, ja mēs tā salīdzinām tās traumas, es esmu vairāk traumēta. Jā, jo pirms atceros, kas pirmoreiz sieva apskauja un teica, ko tu dari? Es teicu, tā es izpaužu savu patiku pret tevis. Man neviens nevecāks, neviens man nav nekad dzīvē apskaus. Un, viņai bija ļoti, ļoti nērti un dīvaini. Un man tāds, tā ir man ikdiena. Tas tāds pašsaprotams. Jā, tā kā, ja tu kādu mīli, tad ņem un apskauj, gan vecāki, gan jebkas. Bet, jā, tāpat laikā finansiāli, man atkal ir vecāki, kas ir bijuši alkoholiķi vairākus gadiem, un rezultātā, atkal finansiālais tas atbalsts nav bijis tajā laikā tik stabils. Un tāpēc, tad ir, tā, kā es to redzēju tajā laikā, ir gudra ģimene, kurā ir izglītība, finanses, bet nav mīlestība. Un tad ir tāda neizglītota ģimene, bet mīlestība ir pārējiem. Tad neskatoties uz to alkoholismu, tu dabūji savu mīlestības dēvu, tev pietika. Nosacīti, jā, kad vecāki bija skaidrā. Ja tā mēs tā runājam, tad jā. Es tik traumēts nebiju, bet dienas beigās es atkal redzēju visu to, ko man nevajadzēja redzēt. Ja? Tikai tas atkal man ieliek citos rāmjos, ka atkal sievai varbūt nekad dzīvē nav bijis jāredz, jāpiedzīvo. Ja? Piemēram, sieva nav nereiz sista savā laikā ar sikstu. Man ir gadījies vairāk kārt. Ja? Arī publiskā vietā, nezinu, cik 6-5 gadu vecumā ar nātrēm un plikstu skrien pa to mazo miestiņu uz mājām, kur tev vēl tur klapēja, tikai tādēļ, ka tu neesi izdevumi mājās. Bet viņi tā izrādīja savu satraukumu, savus rūpes. Tagad attaisno. Jā, tagad es to saprotu, tajā laikā man likās, tas nav pieņemami. Man te ir svarīgi nokomunicēt, kad tu minēji, kad nav izrādīta mīlestība. Es teiktu, ka manā ģimenē tas mīlestības patents bija... Mēs tev dodam izglītību. Mēs tev nopērkam skaistas drēbes. Ko tu vēl gribi? Ja? Mēs tur cītīgi strādājam. Un, es domāju, ka viņi mīl vēl aizvien, un tas ir viņu veids, kā viņi to dara. Jā. Vīram atkal ir bijis savādāk. Bet mēs arī sanācām no divām dažādām pasaulēm kopā, un mēs sākām veidot savu ģimeni. Un tur mums arī bija izaicinājumi. Es domāju, gan, jo, protams, tādā stāstā, kā jūs stāstat, un arī kā tu saki, tur izklausās, ka tev vispār nevienu brīdi nebija šaubas, ka tu ļoti arī kaut kā tā uzreiz bija gatava iestāties par vīru, atteikties no visas ģimenes. Ja? Kas tev tā kā, es nezinu, palīdzēja kaut kā, vai tā tiešām tu biji kaut kā tik ļoti iemīlējusies, ka tev tas šaubas nekādas nebija, ka tu biji gatava, tā kā, es daru šito, lai tur vai kas. Es, protams, mīlu savu vīru, bet es neteiktu, ka tas ir dēļ mīlestības. Es nevaru izskaidrot, tas bija tāds absolūti pārliecības. Mēs te varam atkal filozofēt, tas bija mans dvēseļu radinieks vai kaut kā. Man vienkārši bija tas iekšējais, ka šis ir mans cilvēks, mēs esam kaut kur, kad iepriekšējās dzīvēs, apmēram, jau tā filozofiski iesakās, esam bijuši kopā, mēs beidzot atkal satikāmies šajā dzīvē, un tas ir manējais, bet tā līdz kaulam manējais. Jo arī piebilda, tad, kad mēs arī attiecības uzsākām, nebija tā, ka mums bija kaut kāda anormāla kaisla. Mums bija ļoti praktiskas, foršas, draudzīgas attiecības, kas ir vēl līdz šai dienai. Un atteikšanās no vecākiem viņa jau nebija viegli, bet es nogriezu kā ar nazi. Kāpēc es tā izdarīju un vai tas bija viegli, neviegli? Es nevaru to izskaidrot. Vienkārši es zinu, ka man tas ir jāizdara. Un smieklīgi, bet nākot šeit uz podkāstu, man patīk tik kā pasēdēt. Un tur tieši iznāca ārā mīms angļu valodā, ka, ja tu viegli nogriez kā ar nazi attiecības ar ģimenes locekļiem, tad tas ir tavs kaut kas, un tā ir tava pretreakcija, un īstenībā tas ir tavs traumas, un kaut kā tas eskalējās, tas mīms kaut kā tālāk man norazunēja. Bet tas nav, ar ko es lepojos. Bet man tas sastāda ārkārtīgi lielu mieru, jo man ģimenē ir bijis tāds izteikti matriarhāts, tur sievietes dominē un tā visu laiku tā bļaustīšanās un tā agresija. Tāda emocionalitāte. Ļoti, un man vīrs ienes to mieriņu. Tā no pirmās dienas to mieriņu, ko es ļoti, ļoti meklēju sevi ilgi. Un es varu beidzot būt es. Tā ir tāda garā, izstieptā atbilde, atkal skaļi domājot, bet vienā vārdā mieriņš. Un, ja man jāizvēlās tā trauksmainā, tā trakā dzīve vai mieriņš, tas izvēlējos mieriņu ļoti dabīgi.
Un 10 gadus tu ar savu ģimeni nekontaktēji? Vispār nulle. Ik pa periodiski uznāk tāds, kuri man atrod. Un tad ir tāds ļoti agresīvas ziņas. Viņi tevi meklē? Jā, viņi man meklē, nāc mājās. Vai tas tur tevi, man ļoti jāatvainojas šādu vārdu, bet viņš tev ir nobūrs. Viņiem liekas, ka ir noticis kaut kas pārdabisks. Un lai gan es viņiem esmu izskaidrojusi tos iemeslus, bet viņi mani nesadzird. Viņi nespēja. Jā, tā kā es nevaru līdz tajā antenai aizklovēties. Un vēl aizvien ir tādi, bet agresīvi tie meklējumi. Un es domāju, mēs līdz tādam dialogam nekad netiksim. Un es arī negribu tur to Pandoras lādi vērt vaļā. Bet ir tev vecāka, tu ir arī māsas brāli? Man ir brālis. Jaunāks, viņš jaunāks ir un arī ne. Pilnīgi absolūti ne ar vienu. Es esmu runājis ar viņa, ar sievas tēvu, jā. Bet tas arī bija interesanti, kad viņš vienkārši ieraudzīja mani, viņš man sekoja līdz brīdim, kad es apstājos, viņš man piebrauc klāt. Un mēs izkāpām ārā, aprunājāmies un secinājām to, ka tai sarunai nebija pilnīgi galīgi nekāda jēga. Jo arī viņas tēvs nespēja ieklausīties, nespēja komunicēt, un tu saproti, ka nav. Vienkārši nav. Viņi nesaprot, kāda vērtība ir viņa ģimenē bijusi. Varbūt es šobrīd viņu acīs, varbūt esmu zaglis, jo es esmu nozadzis. Bet tu ar to var sadzīvot. Jā, tev tas nekādu iekšēju konfliktu nerada pašam. Nē, jo nākamais stāsts ir tālāk ar maniem vecākiem. Un man sākumā bija tā, es sievai teicu, bet es kādreiz gribētu ar viņiem aprunāties, varbūt mums varētu būt labas attiecības un tā. Līdz brīdim, kad mēs apprecējāmies bez viņu vecāku labvēlības. Nē, viņi nebija mums bija vedēji, bet principā mums nebija liecinieki, mums bija ļoti tāds intīms. Jā, ļoti. Baznīcā precējāmies. Jā, starp citu, jā. Bet jā, man sieva teica, es precēšos, gribu precēties baznīcā, mēs izgājām šo visu skolu. Baltā kleita arī bija? Jā. Baltā kleita. Es vēl šodien atceros to dienu, kā viņi nāk pa altāru. Mans vīrs raudāja, es ne. Jā. Un gribēju vienkārši papildināt ar to, turpinot no savu vecāku pusi, tad zinot to, kā viņai ar vecākiem, man tajā brīdī likās, nē. Tā kā bet ar maniem vecākiem es vēl... Viss būs labi. Viss vismaz vienā pusē. Līdz brīdim, kad es atceros vēl kādas dienā, kad mēs atradījāmies, mana māte vēl teica, mēs vēl bez mazvai, kā viņa tev pateica? Zini, es neatminu. Jā, bet viņa teica... The game is on. jā, un tāds bezsakars, ka es domāju, jūs esat mūsu dienā un šādas lietas, un es jūtu, ka sākās mobbings arī pret manu sievu, jo, redzam, manai sievai nepatīk runāt muļķības, manai sievai patīk būt patiesai. Un ja līdz ko ir salīdzināšanas, muļķības, mobbings, man sieva pateica, mums to vajag. Un es sāku saprast, ka mana māte ir tieši tas pats, kas sāk vienkārši salīdzināt, jo man ir vecāks brālis, brālim ir sieva, un ar viņiem var runāt. Ar viņiem viss ir kārtībā. Viņi ir legit, un mēs atkal neesam. Un tas palika man arvien smagāk un smagāk, un man sieva teica, welcome to the reality, Un rezultātā bija tā, ka es arī gribēju saprast, ka es to vairs nevaru izturēt. Es tikai nepieņēmu, ka pret mani sieva izturās ļoti slikti, jeb, nepieklājīgi arī, piemēram, komunicējot un tā. Un man sieva vienkārši pajautāja, tev to vajag? Es teicu, nē, man to nevajag. Un man bija ļoti, es nogriezu ar nabas saites, teicu, hei, es paņēmu visu, ko man vajadzēja paņemt, izdarīju, ko vajag, un mēs sākām reāli dzīvot dzīvi bez mūsu abi divu vecāku klātbūtnes, Un manā kontā, ja sievai ir 10 gadi, tad manā kontā ir 7 gadi. Tu bišķi vēlāk. Bet tā kā piebildi to ar savu māmu sazvanies, dzimšanas dienā apsveic, Ziemassvētkos apsveic un viss. Kaut kāds kontakts pieklājības robežās. Jā, bet gribu papildināt, ka tas ir fake, tāpēc, ka, diemžēl, situācija ir tāda, ka es nāku no tādas ģimenes, kur melošana ir ikdiena. Tas ir ok, par patiesību nerunājam, jo tas ir sāpīgi, tāpēc labāk ir vieglāk samelot. Un manā gadījumā ir bijis tieši tas pats, ka vienkārši man ir vecāki, kas vienmēr ir melojuši. Līdz ar to, tas, ka viņi man apsveic dzimšanas dienā vai vārdu dienā vai svētkos vai kā tam līdzīgi, man tas nenozīmē pilnīgi neko, jo, ja tu spēj savu bērnu savā veidā stāstīt citiem par to, kas realitātē nav un vēl visādas lietas, tad tu man es priecājos, paldies, ka tu man piedzemdēji, bet tas ir arī viss,
dienas beigās es jūtos laimīgs ar savu sievu, un tajā laikā es arī sapratu, es vairs to negribu, es nogriezu to nabas saiti, un, zini, man bija sāpīgi, varbūt kaut kādu gadu es ilgi sievai teicu, bet kā tā var? Nezvana. Jā, un nezvana, neraksta, neinteresējās, un man vēl kaut kādā brīdī jājūtas vainīgam par to, ka es gribu dzīvot savu dzīvi, savu ģimeni, tā kā, pilnveidot un darīt to, kas man patīk. Un tad man jau teica, tāpēc mēs esam divi, dzīvojam, attīstamies, augam. Jā. Bet tas sanāk, ka tas katalizators tam, attiecību tādai sāsnēm ar vecākiem mums abiem bija tās jūsu attiecības. Jūs domājat, pirms tam, pieņemsim, tev nesalīdzināja, salīdzināja, bet manam vīram ir tas ārkārtīgi lielais naivums un piedošana, un es domāju, ka viņš nolika to zem tāda paklāja, visu laiku paslēpa tās lietas. Es vienkārši ienākot dzīvē, sāku norādīt uz viņām. Un tās attiecības jau nebija negatīvas. Es biju, manuprāt, tāda pretim nākoša. Es teiktu, ka nepatika tas, ka man bija uzstādījums vīram arī viņa dzīvē ienest izglītību, augstāko izglītību. Mans vīrs sāka attīstīties. Un arī viņa verbalizācija paaugstinājās, erudīcijas līmenis sāka augt, mums bija kopīgs intereses, sākām lasīt grāmatu, un viņš tā kā vairs neietilpa arī tajā viņa katalogā. Mums tiešām vairs nebija jau tēmas, par ko runāt, un savukārt ienāca tēma bērni arī, kas ir viņa brālim, un mēs tā kā arī atklāt paziņojam, ka mums ir viss kārtībā ar veselību, bet mēs tiešām negribam. Bet te atkal varbūt nedaudz es esmu vainīga. Es neteiktu, ka vainīga, bet to var pamatot. Jo vīrs kaut kā tā starp citu, kad mēs staigājāmies. Jelgavā. Jelgava ļoti skaista pilsētā. Pa promenādi, ka tika pacelts jautājums par bērniem. Un es teicu, ka man nav tā sajūta, man nav tas mātišķais instinkts, un es esmu redzējis, ka arī es pieļauju, no manai mammai nebija tas mātišķais instinkts. Es negribu atkārtot tās kļūdas, un es redzēju, ka viņai tik ļoti gribas attīstīties tajā karjerā, bet kaut kādi tie postpadomiskie stereotipi viņai gāzās virsū, ko viņa izpildīja. Jā, un tas ir ok, bet es negribu iet to ceļu. Tad pacēlās tas jautājums, ka patiesībā mans vīrs arī negrib bērns, bet no mammas iespējams nāk nedaudz tas spiediens. Manā gadījumā vajadzētu. Saproti, es te varu pateikt tā. Tad līdz brīdim, kamēr es savu sievu vēl nesatiku, tas laika posms, līdz brīdim, kamēr es viņu satiku, es biju kā amēba. Jā. Velts, darīšu, es esmu, protams, labs cilvēks, bet es bieži vien nedomāju līdz brīdim, kad es satiku sievu. Viņa man uzdeva ļoti, ļoti forši jautājumu. Viņa man uzdeva vienkārši tiešām jautājumu, vai tev patīk tas, ko tu dari, tur, kur tu strādā. Es viņai atbildu 100%, jā. Tā, vēlreiz. Vai tev patīk tas, ko tu dari? Tagad tu man neko nevari neteikt, vienkārši apdomā. Viņa vienkārši tajā brīdī, jo viņai ir ļoti sev telpu. Jā, tad beigās pagāja laiks, un es sāku pajautāt pats, es sāku runāt ar sevi. Es pajautāju, vai tiešām man patīk tas, ko es daru, vai es varbūt daru visu to, ko dara patiesībā visi man apkārtējie cilvēki, ģimenes locekļi. Un tajā brīdī, kad es pateicu nē, bet es arī godīgi pateicu, es nezinu, kas man vispār patīk, ko es vispār gribu darīt dzīvē. Un tā, uz ko viņa arī atbild, bet tas ir ok, ka tu nezini. Bet nesaki, ka tev patīk tas, ko tu dari, bet tas tev nepatīk. Un tajā brīdī es sāku domāt, wow, man ir pirmais cilvēks, kas vispār par mani interesējas, jo vienmēr man ir bijis jārūpējās, jāinteresējas par visiem citiem, un es palieku otrajā plāna punktā. Un tad rezultātā tad sākās tā, kā es savai sievai saku, mans psihologs, kas ar mani vienkārši sāk strādāt. Un par izglītību bija tieši tāpat. Es viņam pateicu, es nekad dzīvē nemācīšos, man to izglītību nevajag, es strādāšu, pelnīšu naudu tāpat kā ir un viss būs cool. Līdz brīdim, kad es vienkārši sāku strādāt, un es sapņoju par to, ka es gribu birojā strādāt, un es jau pateicu, bet tad ir jāiet augstskolā jaunais cilvēks. Un es teicu, kāpēc, vai tāpat vien nevar? Un es saku, nē. Un tikai komunicējot ikdienā ar savu sievu, pienāca tas brīdis, kad es iestājos pirmā līmeņa augstākajā, ieguvu pirmā līmeņa augstāko izglītību, tagad es mācos bakalaurus, un plāns vēl ir maģistrs, un es nebaidos. Un es no savas dzimtas, kā gribētu teikt, man ir vienīgiem, kuriem ir augstākā izglītība. Bet kaut kur tas tev arī no viņiem attālināja?
Man vecāki pateica tā, es viņiem tiešām normāli komunicējot, viņi man nedzird, bet ja es runāju viņu valodā ar lamu vārdiem, viņi man sadzird. Un tad, kad es pasaku, man arī ir diploms, ja es zinu, par ko ir runa, tu vari iebāzt to diplomu vienā vietā, jo tas dzīvē neko nedod. Un tu saproti beigās, ka ok. Es pieļauju domu, ka tāpēc viņš bija redzēts arī vienā tēlā, un tas tēls ir tāds un savādāks, un pēkšņi ienāk cilvēks, un tas tēls kaut kā pamainās. Jā, bet, es domāju, 100 punkti, gan jūsos klausties, un tomēr gan jau arī viņi varētu pateikt, reku, zem viņas tupeles, tu te pagāji. To arī esmu dzirdējis. Jā, ka viņi tev izmācīja tā, kā viņai vajag. Jā. Tikai goda vārds, nē. Jā. Bet redzi, šie teikumi parasti nāk no tāda vidusmēra. Zini, kas, kamēr es atceros, piedod, tev pārtraukšu. Un man taču bija pretreakcija, ka viņš ar mani manipulē. Mūsu abu ģimenes tā kā redzēja to savādāk. Bet patiesībā... Katra redzēja, ka jūs tā kā viens otru. Jā. Bet par to zem tupeles, es gribu pateikt, kad patiesībā vīriešiem vajadzētu atzīt to, ka nevienmēr viņi ir gudri, viņiem vajadzētu ieklausīties savos tuvajos, jeb sievā, kas patiesībā grib to labāko. Kā es jūs klausos, domāju, jums abiem diviem ir kaut kādi paterni ģimenēs, no kuriem jūs tā kā nākat, bet jūs paši kā forši komunicējat, esat spējuši tā kā ļoti draudzīgas attiecības izveidot, kā tā sanāca. Es nezinu, tas arī patiesībā ir mums pārsteigums, bet tik absolūti, mēs tiešām nestrīdamies, bet nevis mēs tiešām nestrīdamies, mums ir ļoti forši, labi, ērti, mums ir draudzība, un es atkal uzsvēršu to vārdu, ko es teicu, tā brīvība. Mums katram ir savs laika grafiks, mēs satiekamies mājās, dažreiz sestdienas, svētdienas es arī strādāju, un viņš man piedod. Un viņš man ļauj attīstīties un būt man, un es arī viņam to telpu ļauju attīstīties. Un kaut kur pa dienu mēs sanākam kopā, parunājam, un ir baigi forši. Un te es arī gribu piebilst, ka par to ģimenes paternu ir tā, ka man jau no agras bērnības manai ģimenei nebija tā piederības sajūta. Man likās, es esmu atceros vecākiem prasījis, vai es neesmu adoptēta, jo tiešām tik ļoti attāli jau man tā personība veidojās no viņiem. Es esmu ļoti mākslinieciska un tāda jūtīga iespējams. Un kaut kā laika gaitā es jūtu, ka arī palieku depresīva. Es neiedaros tajā ģimenes modelī. Tad, kad manā dzīvē ienāca vīrs ar tādu bērnišķīgu naivumu un rotaļāšanos pret dzīvi vis tādā veselīgākajā nozīmē, kaut kā pavērās vienkārši, kas pati sāku veidoties tāda, kā es. Un tikai 21 gadu vecumā es sev uzdevu jautājumu vispār, kas es esmu. Un tas arī ir vesels attīstības ceļš, kas ir noticis kopā ar manu vīru. Es varu, piemēram, uz tavu uzdoto jautājumu, es varu teikt tā, kas noved mūs tur, kur mēs esam ar to, kāda ir mūsu komunikācija. Es teikšu tā, tas, ka mēs nemelojam viens otram. Jūs esat godīgi. Mēs esam godīgi, un ja, piemēram, ir kaut kas slikts, mēs sakam kaut ko slikti. Ja ir kaut kas labs, mēs sakam kaut ko labu. Un mūsu atslēga ir komunikācija, jo mēs iemācāmies viens otrā ieklausīties. Citreiz, kad mēs viens otru pārtraucam, mēs mācām viens otram arī ieklausīties, noklausīties līdz galam un pateikt, un ko mēs arī atskārtām, kad mēs sākumā domājam, mēs esam vienādi. Patiesībā mēs esam ļoti dažādi cilvēki, un to mēs viens otram pateicām, kad patiesībā tu esi tāds, kāds tu esi, es esmu tāds, kāds es esmu, un mēs viens otru pieņemam. Jo tas, kā mēs ikdienā abi divi strādājam, kā mēs arī komunicējam un kā mēs reaģējam, es esmu ļoti mierīgs, jo viss tas, ko viņi skaļi domā vai kā tālīdzīgi, tas ir ar viņu. Bet es vēl gribu papildināt, pateicoties grāmatām, kuras es esmu izlasījis, pēc tam viņai pastāstījis. Un pats ikdienā to pielietojis, ir papildus tam, kāpēc mēs ikdienā varam nestrīdēties, jo es to skatos kā savādi. Jo man psiholoģija ļoti interesē, man patīk, un tas, ko es redzu, es saprotu, ka tas nav vispār ar mani saistīts. Tas ir ar pašu cilvēku saistīts, līdz ar to es atļauju tam cilvēkam darīt tas, kas ir vajadzīgs, un pēc tam mēs aprunāsimies. Pasaka, kas ir tā izcilā grāmata, ko ir jāizlasa tiem, viņas ir vairākas. Okay. Es nezinu, mums mājās. Es domāju, ka pēc tam 100 punktu varētu būt tādi jautājumi, ko tad ir jāizlasa, lai varētu šit tik forši tas, lai paliek komentāru sādaļā. labi, mēs pēc tam ieliksim. Jo vienkārši es domāju, un arī visdrīzāk, ja tu lasi,
tas ir stāsts par to, ka mēs varam nokatot to kontaktu ar savām ģimenēm tā tālāk, bet kaut kādā mērā neskatoties to, ka mēs esam atšķirīgi, mēs tomēr esam savas vides produkti. Un kaut kas jau no tā, kas ir, es nezinu, kaut tas, ka tu saki, tu sestdienā strādāsi, tad uzreiz domāju, kaut kur šitas... Tas darbaholisms. Jā, darbaholisms ir 100 punkti no tavas ģimenes. Totāli, un neliedzos. Un vēl kas, un tā ir man tā lieta, ar ko man ir ļoti daudz jāstrādā. Man uznāk tādas agresijas, ventilēšanās par neko. Man vīrs ir iemācījies, kā viņš teica, ka tas nav par viņu. Es vienkārši varu bubināt kaut ko uzsprāgst. Tā nav strīdēšanās, tas ir man kaut kāds uzplūds. Jo man ģimenē ir pierastās emocijas tā kā apsāpēt, noslāpēt. Kaut kad jau tas vārds tur nāk vaļā, tai mutuļojušais zupai. Vai ar to pasīvo agresiju? Jā, ar to pasīvo agresiju arī tieši tā. Man uznāk tas, un man līdzi tas viss arī atnes ir tāds baigos kompleksus par sevi nepārliecību un tā tālāk. Vīram atkal ir tas ego, viņš ir par sevi pārliecināts, un mani tas iedvesmoja. Jo es sākumā uztveru to ļoti personīgi. Tad, kad mēs vispār iepazināmies, es nekad dzīvē to nebiju tā sapratis, kā tas ir, ka tu vari pateikt, piemēram, sieva pasaka man, tu lasies projām savādāk, es tev nezinu, nogrūdu. Pat ķobi dabūs. Jā, aptuveni, tā. Un tajā brīdī pēc brīža aizmirst, un es saprotu, tu tikko atceries, un tu galīgi nē. Un es neticēju tam. Ka tā var būt, ja? Ka tā var būt. Un tad vienkārši sāku lasīt grāmatas tieši par pašu psiholoģiju, par cilvēku uzbūvi, par cilvēku psihi, par smadzenēm, par to garozām, kur kas atrodas un ko tas vispār ietekmē. Un tad beigās es sapratu, un es no tā mācījos. Un tagad es saku, citiem varbūt liktos ārprāts. Bet es saku, nē, tas nav par mani. Es gribu vēl, un man tas patērns ir, par ko mēs minējām, tā agresija un tas darbaholisms, un manam vīram ir tā nenormālā visu laiku bailes, ka pietrūkst naudas, un tas tā taupīšana. Un tas man bija nenormālīgs arī triggers vienkārši. Jo man vienmēr teica, uzskaita par naudu. Tas nāk no tādas ģimenes, kuras es redzēju, kad man ir 7 gadi, ir mani vecāki, un es viņus mācu, kā lietot naudu, kur viņi lietot, kur viņi paši viņu lieto. Alkoholā lielāko daļu, un beigās man pat nav uz skolu, ko, treniņu darbs, kur no kaut kāds kancelēpreces un grāmatas. Es redzu, kā viņi to visu dara. Un šī tā trauma, ko es laiku velku līdzi, līdz ar to es atkal, tā ir tāda mana trauma, ar kuru es vienmēr strādāju. Jo es vairāk kārtīgi esmu teicis, ka īsti man pat nav skaitlis, ar kur es varu justos komfortabli. Kad šito sasniedz, man vispār nav satraukuma. Un redzu, kā sieva to dara, man liekas, ārprāts. Man rokas kājas trīc, bet es, protams, iemācījos neko neteikt, jo man sieva teica, dienas beigās es skatos, bet viss sanāk. Sajiet, kādā veidā. Girl math. Jā. Redzi, viņai cipari neiet, bet viņai ir ļoti labs. Viņai, tiešām, es tur un es vienkārši tur sakalkulēju, es domāju, mēs ejam pāri mūsu budžetam. Vienā brīdī es viņai saku, kur tu dabū to naudu? Viņa ir safīrējusi, viņa ir, nezinu, tur kaut ko samainījis, kaut ko dabūjis, kaut kur ir kaut kas tāds, wow! Tāpēc, mēs viens varbūt arī tā panākuma atstāja, ka mums katram ir savs konts. Varbūt, kas to lai zina. Nē, bet es tiešām arī mācos, un es domāju, ka mēs viens no otra visu laiku mācāmies, arī pēc tā, cik ilgi jau mēs esam kopā, mēs ļoti labi apzināmies, kad mēs laiku mācāmies. Jau. Un, kā arī sieva teica, ja es neizglītos tos līdz, jo sievai tajā laikā jau bija bakalaurs. Ja es neietu līdzi, es nezinu, vai sievai būtu tik vēl. Es domāju, vienā brīdī pateikt, kā ir, davai tad dzīvojam katru savu dzīvi, es domāju, tad mēs arī nebeigt, bet es zināju, ka es gribu mainīties, un vienkārši sieva ar mani strādāja. Jā, un viņa to kaut kur pamudināja, un palīdzēja. Viņa runāja tā, kā vienkārši ar parastu cilvēku, kuram rūp. Nevis tagad tu darīsi to, ies tur, rakstīs tā. Nē, vienkārši viņa paskaidro. Ja tu gribi to panākt, tev ir jādara. Viņi man iedod, teiksim, tā instruments, ar kuriem man pašam ir jāstrādā, pašam ir jāiemācās. Un kā sieva man vienreiz pateica, ir itī krūti, kad ir brīdis, kad tu vari man pamācīt. To es ļoti labi atceros. Jā, un kaut kur arī tas, kad vismaz tā izklausās, ka viņi tev parāda, kāds būs tas iegūms. Man liekas, tas arī nav mazsvarīgi, kad es tā kā tev varu pamudināt, parādot, ko tu no tā iegūst, tad tev pašam arī gribās to, pat ja tu neesi par to aizdomājies. Es varu kaut ko pateikt, kā bija kādreiz pašā sākumā, ka man nebija vispār. Tu šodien neatcerēšos. Jā, tad es viņu saucu kādreiz par Aganu.
Un es varu pateikt, kāpēc. Man vienreiz tikai Jā, nosauc. nē, bet kāpēc? Tāpēc, kad man sieva vienkārši, viņai loģiskā domāšana, viņa ir gudra, un viņa vienkārši redz, kas notiks tālāk. A man, neizglītotam cilvēkam, ezotērika, ja? tur ir maģija, tur ir kaut ko tādu varēja vispār paredzēt, bet tas ir tikai loģiski. Un es tam neticēju līdz brīdim, ka vienkārši es saprotu, ka izglītībā ir spēks. Jā. Tagad runājot un ar tiem jautājumiem, es nonācu pie secinājuma, ka, vīram es esmu pavērusi to ceļu, nevaru teikt, ka pilinājusi, bet iedevusi tos instrumentus par izglītību, par jātīstās karjerā, pašrealizāciju. Bet man viņš atkal tajā personībā ir ļoti tādas foršas čautnes atvēris un arī, kas esmu mieriņā, kā es saku, tā brīvība, un kad es varu izpausties, jo man bija ultimāts, ka man jābūt gariem matiem. Man bija zēngalviņa, un forši, ka viņš man atļauj izpausties. Bet pagā ultimāts ne no viņa? Ne no viņa, bet pirms tam vēsturiski. Un kad es varēju izpausties arī ārēji, un ka viņš man to ļāva. Un es varēju spēlēties. Tāda brīvība, jo izklausās, ka tavā ģimenē diezgan liela, ne kontrola varbūt tādā tiešā veidā, bet konkrēti dogmas, kam ir jābūt. Jā, tāds standarta, un tā ir jābūt, un viss. Es jau teicu, es saku, tu arī var nogriezt uz nulīti, arī patiks. Derēs, jā. Un nogriezām. Jūs nenogurštat viens no otru? Nē, tas ir tik Es domāju par to, ka jūs esat nokutojuši to kontaktu ar ģimeni, līdz ar to jūs ļoti cieši viens otru kopā, jūs tā kā viens otru balstat. Mums pat nav draugu, mēs esam tikai divi. Mums ir tikai darba kolēģi, kad mēs esam tikai darbā, bet ārpus darba mēs esam tikai divi un mums nav neviens cits. Un ja es varu izteikties par to, teiksim, būt nogurušiem vienam no otra, tad mēs esam iemācījušies arī būt mājās un arī nerunāt. Tā kā dot viens otram kaut kādu telpu. Jā, man sieva dara to, ko viņa grib, es daru to, ko es gribu. Gribam, vienojamies, aizējam kaut kur, bet mēs atļaujam, kā es teicu, kā man sieva labi pateica, tev nav man jāizklaidē. Ja sākumā es tur veidu uz visādām kafužņikiem, vēl tur visur, kur es zināju, es veidu, līdz brīdim, ka man vairs nebija kur vest. Un tad man sieva teica, sakot, ka var man nekur nevest. Nē, un tas sieva teica, un ko tagad? Un beigās viņi vienkārši man iemācīja, ka arī var pastāvēt, būt klusumā, mēs varam palasīt grāmatas, kā mēs esam vairākas reizes runājuši, mums ir svarīga tā klātesamība. Es vēl gribēju piebilsties tā, ja skaļi iebildu pareizi, jo nākamais līmenis bija, kad apkārtējie draugi, kas mums vēl bija, tad, kad arī mēs apprecējāmies. Bet no tās pašas vidas. Jā, un viņi tā smuki nobira nosnes, varbūt nepareizi teikt smuki, bet... Izkristalizējās. Jo bija tā pretestība, kā tu var nerunāt ar vecākiem. Jā. Bija tas, bet, nav jau tik traki, un viss tās replikas, kas nāca... šis ir nākamais projekts. Es centos izrunāt tās lietas, bet es sajūtu, ka šī jau ir pagātne, kad arī tās attiecības tālāk man ar tām draudzenēm neattīstīsies, un tur arī nācās pieņemt to lēmumu. Tā kā, ka viss. Un vīram arī ļoti dabīgi. Man bija daudz, man bija paziņu ļoti daudz. Jā, teiksim tā, mani zināja. Jā, mani zināja, bet man jau pateica, tu redzēsi to, kāda ir patiesie cilvēki, arī tad, kad viņi nebūs vairs tavu apkārt. Bet tā arī bija, un tā tas arī ir, un mēs secinājām to, ka mums nevajag nevienu. Un es uzskatu, ka mēs uz šodien esam tur, kur mēs esam, un arī šis posms, kas ir pateicoties mums abiem. Mums nav neviena cita cilvēka, kas mums teiks, tev ir jādzīvot tā, tev ir jārunā tā, jo man nevajag nevienam, tā ir forša sajūta, nevienam neko nepaskaidro. Nevajag. Tā kā... Ka tu esi kaut kur brīvs no tā. Jā, man nav jāpaskaidro. Bet jūs jau varētu ar jauniem draugiem baudīt šo brīvību. Ar tiem jauniem draugiem ir tā, ka mēs esam no viņiem noguruši, mēs esam noguruši no tiem cilvēkiem, atkal tam visam procesam iet cauri, paskaidrot vēl kā tam līdzīgi. Un dienas beigās mēs gribam mieru, mēs gribam būt tikai un vienīgi ar sevi, jo dienas beigās rūp viens otram tikai mēs abi. Vēl es domāju, ka tie jaunie neienāk, tāpēc, ka mums ir ļoti piesātināts tās darba ikdiena. Mēs abi esam tiešām ļoti daudz ar tiem cilvēkiem, patērējam enerģiju, skolu un kaut kāds vēl mūsu interešu loks. Ka tas resurs tā kā aiziet. Jā, tas resurs reāli aiziet arī, un tāpēc arī mums neienāk. Jo manam vīram ir ļoti daudz paziņu vēl aizvien, bet tie nav draugu. Jā.
Man atkal ir tā, ka es laikam neattīstu tās attiecības līdz tam posmam, lai es varētu kaut ko draudzeni ievest savā dzīvē. Un iespējams, protams, tā ir kaut kāda neusticība un viss šitas te. Vispār es domāju, ka varētu teikt, nezinu, iespējams, tāpēc, ka jums ir kaut kāda traumatiska pieredze, tāpēc jūs sevi sargājot, esat izveidojuši šo te tādu savu divu pasaulīti, kurā jūs jūtaties. Mums ir, zin kā, es teikšu tā, tad, kad mēs gājām arī mācības, par baznīcas mācības, mums bija mācītājs, sagatavošanās mācības. Mums draugs bija mācītājs, mēs devāmies pie arī viņa mājās ar sievu un bērniem un tam līdzīgi. Bija ritīgi visu kruti, bet ko es esmu pamanījis? Līdz ko ir kaut kas, kas mums nepatīk, un mēs saprotam, nē, viņiem nav tas, kas mums patīk. Mums ir viss. Zini, es neteiktu, nevis kaut kas nepatīk, tad izklausīties arī tā. Mums kaut kas tu vari papildināt, protams. Bet... Tas bija padziļināt ilgtermiņā kaut ko vērtības. Sauksim tās pa vērtības. Kad nesakrīt. Jā, labi vērtības, jā. Bet, labi, jūs domājat, ka tiešām nav citu cilvēku pasaulē, kuriem būtu līdzīgas vērtības kā jums? Ir. Bet tad ir jautājums mums pašiem, vai mums to vajag. Jā, tas ir tas pats svarīgākais jautājums. Vai mēs gribam veltīt laiku tiem cilvēkiem, jo mēs esam sapratuši, ka mēs gribam veltīt laiku sev. Kā mēs arī teicām, es domāju, ja mēs nomirsim, kā es sievietes saku, ja viņi nomirs ātrāk vai mēs jau gaidām jau citā kosmosa dimensijā, piemēram. Tā kā mums ir svarīgi tikai mūsu laiks. Mēs esam veltījuši, man liekas, pietiekam daudz laika visiem citiem, bet ne sev. Tad es gribētu teikt, ka mēs savu dzīvi gribam nodzīvot viens otram priekš sevis. Jo tie cilvēki nāk un iet un neatkarīgi no tiem gadiem, tomēr mēs paliekam pie tā, ka mēs gribam ar sevi. Jā, un arī mēs nezinām, mums ir 30 plus. Mēs nezinām, kā mēs domāsim 40 gados. Es atļauju mainīt savu domas. Lai te ir daudz punktīt. Varbūt 50 gados. Šobrīd tas ir tas, kā jūs redzat. Jā, tas ir šis brīdis. Mēs esam sapratuši arī, ka dzīvē viss kaut kas var mainīties un viedoklis var mainīties. Gribu pateikt arī klausītājiem, šis nav akmenī iecirsts. Tā, kā atvērts draudzībai. Jā, kāds piesakās. Bet es pieļauju, ka par šo arī visdrīzāk saistībā ar to vecumu ir arguments par to kontroversālo jautājumu par bērniem. Es pieļauju, ka tas, ko jums noteikti norāda, ka pagaidiet, būs jums, nezinu, tur 40, 50, tad jūs domāsiet savā. Visu laiku. Mans vīrs tāds lojālāks darba vietā, mēs tā mēdzu pamainīt. Katru reizi ienākot jaunā kolektīvā, tu Dievs, tiešām tev nosēdini un jātaisnojas, ka tad būs, kāpēc slima esi, tāds spiediens uz mani kā sievieti arī ir, un mani nesaprot, mani nesadzird, es vairs necīnos, es vairs tā kā necīnos. Tev gribot, negribot, sanāk necīnīties, bet kaut kā atšaudīties, tāpēc, ka tie jautājumi tiek uzdot. Es domāju, kā tieši tas, es nezinu, kaut kā ietekmē tavus darbus, kā tas ietekmē attiecības ar kolēģiem, kā šis te jautājums, kur citiem interesē. Jā. Varbūt tā dabīga, zinkārība, gribas ieliest iekšā. Cik kā, man dažreiz ir tā, ka, man, piemēram, arī katrā, piemēram, kādā komandā, kurā es tur strādāju, ir dažreiz, vienkārši uzdotie jautājumi un tā. Es, protams, sākumā, atbildu patiesi, uz kuru pēc tam man ir jāpaskaidro, kāpēc un kāda ir mana doma tam visam procesam. Bet tad es tā padomāju, protams, tas ir īstenībā ļoti, ļoti tāds privāts jautājums un tā. Un tad tajā komandā es atceros, ka es izdarīju tā. Es, piemēram, jau mājās aprunājos, darīties, man iedod man kaut kāds tips and tricks, lai es varētu vienkārši īsāk, lai man nebūtu. Un tad, kad man šie jautājumi bija, tad es pajautāju tiem cilvēkiem, vai jūs neesat aizdomājušies, varbūt es nemaz nevaru radīt. Varbūt mana sieva nemaz nevar radīt. Kāpēc jūs iedomājaties, ka mēs visi varam radīt? Ka mums viss izdodas, un mēs esam tāds kā mašīnas, ja kaut kāda ražotne, ka mēs tagad to visu darām. Un man ļoti patīk viens cilvēks pateica, ne visiem vajag, ne visi grib, un tā arī dzīvojam un pieņemam. Tā kā, un tad šis jautājums vairs netika uzdots. Un tas ir ļoti labs. Kārtīgi atsēdināja. Jā. Jūs viņam likt padomāt arī, ka nav tikai viens virziens. Tā kā. Man vienu brīdi, kaut kur attiecības sākumā, laikam, man bija aktuāli tas, ka es tā diezgan nopietni pacēlu jautājumu mūsu ģimenē par adopciju. Jo nav jau tā, ka man nepatīk bērni vai kaut kā ļoti forši, mēs arī rodam to kontaktu, bet arī
Es domāju, tos plusus un mīnusus, ka man tiešām būtu tam jāvelta laiks un tad ienākt tajā divu cilvēku ideālās attiecībās. Rāda šobrīd pēdiņas trešais. Un, lūk, tam es tā kā nē. Man gribētos teikt, ka mums pašiem ģimene, mums pašiem bērnībā ir bijuši tik daudz kaut kas jādara. Un mēs esam tik daudz kaut ko ieguvuši arī no sliktās puses, ka mēs patiesībā mēģinām tagad vispār iepazīt sevi un strādāt ar sevi. Jā, sākam ar sevi tieši tā. Es gribēju teikt, sākam ar sevi, jo kāpēc mums ir vajadzīgs vēl viens bērns, kuram mēs paši vēl nespējam dot, ja? Un tagad mums ir viņš, un tad, kas tālāk? Ja mēs paši paskatāmies, kas notiek sociālajā vidē uz ielas, kur es vienkārši esmu, 8 bērni, un tur tiešām tur ir zem katras kritikas, jā, bet viņi mums ir. Nē. Es uzskatu, ka tiešām ir jābūt. Ja tu esi izglītots, stabils cilvēks jau un tu to vari atļauties, jā, jo līdz ko tev viņš ir, tā ir 24/7 atbildība, mācības, un tev ir darbs, tev ir bērni un tā. Es to visu ļoti labi saprotu, bet uzreiz pasaku, es tam neesmu gatavs, jo es gribu tikt galā ar sevi, man ir savas lietas, tāpēc es priecājos par visiem tiem, kuriem tie bērni ir. Es priecājos, ka viņi ir izglītoti, ka viņi ir motivēti, un man ir prieks viņiem palīdzēt. Tā kā es dodu varbūt savas zināšanas viņiem. Un tādā veidā. Jā. Tā kā nav obligāti. Man ir no sērijas, ir dzīvoklis, es gribu, lai man ir mans dzīvoklis, mana mašīna un tam līdzīgi. Citreiz ir forši, kad kādam citam ir, un tu vari iedot kaut kādu savu atziņu, un tam cilvēkam būs vēl foršāk. Jā. Bet es pieļauju, ka tomēr tu vairāk saskaries ar to jautājumu. Jā, tāpēc, ka sieviete. Tāpēc, ka sieviete. Pulkstenis tikšķi. Šitas ir vienkārši atklausies un visādas citādas. Kamēr tu te attīstīsi sevi un domās par sevi, ka tev vilciens aizies. Tad tu gaužas asaras. Jā, 25 līdz 25 gadiem jau vajadzēja paspēt vismaz vienam būt. Jā, arī es šobrīd savā dzīvē saskaros. Tas bērnu jautājums ļoti intensīvi pēdējā laikā notiek. Bet tu jau vecs arī esi. Un tas liekas tik ļoti amizanti un smieklīgi. Bet, kā ir? Bet skaidrs, ka jūs tā forši kā priekš sevis esat noformulējuši un var mierīgi izstāstīt un pateikt, bet kaut kāds pārdzīvojums tur, ko tu, tad, kad tev uzdod tos jautājumus, vai tu pēc tam vakarā mājā, tu kā aizmirst un par to nedomā. Varbūt sākumā man bija kaut kāds pārdzīvojums, bet tu tā izventilēji to ar vīru. Man tas vairs neskar, jo es negribu. Un vēl tas ir pa biežu jau. Saprot, kad tev vienreiz, otrais varbūt tu var aizdomāties, bet ja tev tas ir ganīs, labi, neteikšu, nevaru pateikt, bet biežums ir ļoti tāds, intensīvi savā veidā, tad tu saproti, ok, skaidrs, tā ir top tēma, tur labi aizmirstam. Es viņam paspēju izdomāt. Šī nav pirmā reize, kas par to aizdomāt. Ja es varēju sievai pajautāt, kā es varu tagad mēģināt atkratīties, tad saprotiet, ka tas jau ir bieži. Kā pie profesionāli griezies. Jā. Tā. Ok, ar ko jums ir grūti vienam ar otru? Man ar vīru ir grūti ar to nē. Es esmu ideja cilvēks, radošais. Es nāku laiku ar idejām un vienmēr atbildu no vīri nē. Es jau esmu pieradusi laikam ejot, es saku, ok, šodien nē, rīt atgriežamies pie šī jautājuma, tad ir varbūt. Un tā nauda. Un tas izteikti arī mums attiecības sākumā bija. Mēs esam ļoti liels naudas pazaudējuši dēļ. Manas izglītotības pēdiņās, Jā, jo vīram ir bijis svarīgi kaut kāds tas sociālā piederība, man vajag dzīvokli un ir bijuši sakāt nauda un tas dzīvoklis nav bijis labs. Tā īsā stāsta versija un tad aprāviena žargonā sakot. Bet ok, es esmu ļāvusi kļūdīties, lai gan es esmu teikusi, ka šeit nebūs labi. Man ir grūti ar to, tā naudas lieta, tā taupīšana drīzāk tas, taupīšana, un tas nē. Tas ir man grūti ar vīru. Bet tas kaut kas tāds, kas tev ir automātiski, vai tu tiešām, jo tā tu kā saka, tu esi ļoti mērķiecīgs un tu pats esi tāds atvērts. Jā, un te ir tā lieta, kad tad, kad es vienmēr saku nē, kaut vai kā piemērs, nezinu, sieva jau vairs, viņa tagad zinot šos vārdus, nē, viņa ar mani strādā savādāk. Viņa vienkārši uzrakstotāja man ziņu vai e-pastā, kur lūdzu nopērc biļetes. Jā, paldies, viss.
Un man tajā brīdī es nesaku, tur nē, vai kā tam līdzīgi. Es vienkārši ņemu un nopērku. Redz uzdevumu, kur jāizpilda. Un tajā brīdī, kas ir pats interesantākais, kad viņi ir iemācījusies, tāpēc, ka viņi man pazīst. Jo tad, kad es nopērku šīs biļetes, mēs esam tajā vietā, un es pēc tam viņai saku, paldies, nenormāli kruti. Ja? Bet līdz tam brīdim tas ir baigais process. Un šobrīd ir tas, ka es arī tāpēc cenšos. Tā ir tā strādāšana ar sevi. Un ir grūti visu laiku pateikt. Bet tas neir bieži lielākoties saistīts tieši ar to naudu, ar taupīšanu. Tāpēc ir tas nē, es domāju. Nē, pat citreiz ir tā, ka vienkārši, nezinu, ir kaut kāds pasākums, turpat nav finanses saistīts. Viņš ir automātiski, un bieži vien es pat nepadomāju. Es vienkārši pasaku nē, bet es vienalga viņu izdaru, jo man ir tā lieta, ka es pirms runāju un tad daru. Un man vienmēr ir tā, ka es cenšos, ka, ja man tiek uzdots jautājums, es labāk vispirms padomāšu. Ja? Un to es arī esmu iemācījies tikai laika gaitā. Bet tas vēl ir joprojām. Tas ir diezgan grūti, jo es saku, sieva, piemēram, tiešām var visu kaut ko izdomāt, un es esmu tāds, es negribu. Nē, bet vienalga es saņemos, es aizēju, un tad arī tik grūti. Jā. Un humoram, tad, kad mēs dodamies uz veikalu kaut ko man nopirkt, ar maisiņiem iznāk ārā vīrs iepirkuma maisiņiem. Jā. Bet tas ir no tavas puses, kas tev ir grūti. Man interesē, kas tev ir grūti manī. Tas, kas jau pārāk daudz man, neteikšu, ka cenšas atbalstīt, bet viņai ir tik liels rūpes, ka tas iet pāri aptuveni. No sērijas es atnāku mājās, es redzu, ka uz virtuves galda stāv katliņš, kurā ir iekšā pirms vakariņas. Viņa man rāda, ka tur ir vakariņas. Es domāju, es redzu. Tā kā viņai tā rūpe ir pārāk liela. Too much. Un rezultātā ir tā, ka man ir tāds, vai tu man vēl norādīsi, varbūt tur ir, ko man jāuzvalk jātikā, vai tur ir dakšiņa nazīts vai kā tam līdzīgi. Bet, es esmu tas tipu cilvēks, kad es vienkārši zinu, ka tā ir viņas rūpe, es nolieku to malā, bet nav tā, ka man tas ir grūti. Bet citreiz, jā, kad tas ir par daudz, es viņai saku, es arī protu. Jā. Bet tā man gribētos teikt, ka lielāka problēma, man liekas, ir ar mani. Jā, jā tas ir varbūt tas tāds, bet tā pa lielām, nē. Izklausās, ka jūs esat pašā sākumā izgājuši cauri tādām grūtībām, ka tagad tas viss liekas tāds salīdzinošs sīkums. Jā, jo tāpēc man pat gribētos teikt, ka nav tā, ka man ritī kaut kas vai besīt vai nepatiktu, jo tā kā tu tikko minēji, jā, tam visam ir iziets cauri, es vienkārši saprotu un tas vienkārši atgādina par to, kur man pašam ir jāmācās. Jā. Bet lai neizklausās viss tik pasakāji. Jā. Mēs ļoti daudz ko arī sev esam lieguši, dēļ tā, ka tad, kad mēs sagājām kopā, tiešām tādā žargonā sakot ar plikām pakaļām, divi sanāk kopā, finansiāli ļoti grūti gājis. Izaicinājumi bijuši tajā, ka nav atbalsts, un mēs tik ļoti ap to naudu kaut kādos brīžos esam bijuši arī cīnījušies pa jumtu virs galvas, tiešām diezgan intensīvi. Un ir kaut kādi feileri bijuši un dusmas. Un mēs neesam ceļojuši. Mēs neesam baudījuši to dzīvi, jo tik ļoti tas liekas, jā, mēs esam tūlīt jau 10 gadus kopā, bet tas saspringums ir bijis ļoti klātesoši ilgus gadus, un arī tas mans ģimenes fons, arī iespējams, es teiktu arī tavs ģimenes fons, tas ir bijis smagi, tas ir bijis ļoti grūti. Jo, ja mēs tikai tagad. Man liekas, mēs varam tā tiešām baudīt, tāpēc, ka mēs esam vecāki, iespējams. Gada ziņā vecāki. Iedomājies, mums drīz būs tie paši 10, jā, bet mums ir abiem bailes, bet mēs pirmo reizi plānojam doties uz Norvēģiju. Bailes par ko? Ko? Bailes, tu saka, par ko? Pieņemsim finanses. Mēs nekad neesam lidojuši un gājuši uz to pašu lidostu, kur tur jāiet, paspēsim, nepaspēsim. Varbūt tā lidmašīna tiks... viņi aizies burbuļu, jau mēs teikt visu nomirsim. Mēs esam ļoti satraukušies par visu to, kad mums, redzim, ko mēs arī rēķinājāmies. Tajā brīdī, kad mēs nogriežam nabas saiti no vecākiem, mums nav nekāda atbalsta. Mēs esam 2 cilvēki uz šīs pasaules, kuri domās tikai un atbalstīs viens otru. Jā, un mums ir jāiet kopā, mums ir jāizglītojas, lai mēs varētu pēc tam vēlāk arī kaut kādus augļus plūkt no tā paša koka. Jā. Un tāpēc mums besī bieži vien arī, kad mums saka tiem bērniem, par ko?
Mēs te Kā cīnāmies. pierku būs tie augļi? Tad kā vārdā jūs to visu darat? Es gribētu teikt, mēs to darām priekš sevis, jo mēs gribam dzīvot dzīvi sev. Tas ir noteikti, jā. Bet visiem šiem 10 gadiem jūs nereiz nav bijis, kad, ne tā, ka šaubas, bet, sanāk, jūs diezgan daudz liekat viens uz otru. Tā kā uz vienas kārtas, sanāk, tu arī runā par to, ka nav tā atbalsta, tad mēs varam paļauties tikai viens uz otru. Jā, tieši tā. Avdruk viens no mums izdomā, ka viss man šito vairs nevajag. Mums pat nav tā doma prātā bija. Bet mums ir uzdevuši citi to jautājumu. Tas ir bijis, man liekas tā, kā es šitos atbildu, jo līdz kālam ir tā pārliecība. Ka tevī nav vispār. Un es nevaru uz to atbildēt. Es tiešām kaut kā man nav pat vārdu, kā to aprakstīt. Es vienkārši zinu. Lai gan tas nozīmē kaut ko un neko. Kā lai pasakām, mēs jau īstenībā ar sievu esam divi tā arī mājuši par to runājuši. Kas būtu, piemēram, tagad, kad mēs beigtu attiecības un katrs iet savu ceļu, pieņemsim, jā? Es sievai pateicu, ka es nekad dzīvē vairs neieguldītu tādu darbu otrā cilvēkā, kā es ieguldījis esmu sievā, un sievai ir tieši tas pats. Un līdz ar to tāds tandēms, kāds ir mums, mēs apzināmies, ka kopā mēs varam būt vēl spēcīgāki, izglītotāki un sasniegt krietni vairāk. Un es sievai saku, mums būs mūsu laiks. Un es saku, ka mēs sāksim ceļot, varbūt būs tā, ka mēs tiešām mēnesī varbūt tiešām varēsim kaut kā aizceļot 2-3 dienām, jo mēs būsim jau to iepazinuši. Un ticot sievai un viņas zināšanām, es zinu, ka viņi izdomās tā, ka mēs tiešām, es pēc tam varēšu teikt, hei, Francija, Itālija, Brazīlija. Jā, tā kā. Ko šajā nedēļas nozīmē? Jā, tā kā es tam visam ticu. Jā. Bet paldies, ka tu uzdevi šo jautājumu. Es atcerējos, zini, kas bija tas moments, kad tā mēs nedaudz sabijāmies. Man ir veselības problēmas diezgan nopietnas. Tāds pacēlās jautājums. Ja kāds nomirst no mums? Labprātīgi. Jā, bet kaut kas notiek. Un tad bija tā, bet mums kaut kādu brīdi tas iesita pa pakaļu attiecības. Mēs tā aizdomājāmies ļoti. Un mēs pacēlām jautājumu, vai tu, neatkarīgi es vai mans vīrs, vai tu sāktu attiecības vai ievestu dzīvē citu cilvēku. Mēs jau nevaram atbildēt jā vai nē, bet tad ir pafilozofējuši. Mēs esam arī par šādām ļoti sāpīgām, kutelīgām tēmām. Bet atkal ļoti godīgi un arī tādas nepatīkamas lietas mēs esam viens otram pateikuši. Kad es jau varbūt iedomājos, ka es te neizstāju, bet varbūt mans vīrs atradīs to cilvēku, ar ko kopā novacot. Un forši ir tas, ka es to varu pieņemt, ka mans vīrs būs laimīgs. Tas ir tas foršais. Bet, vēlamies, lai mēs kopā novacotu. Mēs maz vienojamies, ja kas tad kopā? Mēs tam vienā pansionātā namā tā. Es citreiz pāriem, tad, kad mēs noslēdzam darbu, kaut kur pa vidu, es piedāvāju uzzīmēt, sauc to pa ģērboni vai kaut ko par mūsu reprezentāciju vizuāli. Ko jūs liktu tādā savā ģērbonī? Es atļaušu tev, jo man vienmēr ir saule. Nē, bet zini kā, tu vienmēr pēc tam pašpiko no manis, jā. Reku pateikt, tad saule noteikti. Jā, saule, kociņi, ozols, tas ir noteikti. Nezinu, zvaigznes, ko es liktu iekšā. Sirsniņa. Jā, tas būtu noteikti iekšā. Mūsu pluts, mūsu kaķītis, jā. Tas būs tā mūsu tā ģimenes. Jā, tas ir tas. Jā, tas pirmais, kas man nāk prātā, ko es liktu iekšā. Jā. Un tu teici, ka vairogā, jā? Jā. Tad man būtu vairogs vēl viens, jā, tāds. Tāds vēl papildus. Jā. Tā kā dubultās drošība. Jā, makes sense. Kaut kur, jā. Es domāju, ļoti tā raksturojot. Jā. Forši. Man ir mešs, jo mums kaut kā ļoti tas mešs ir rezonējis dzīvē. Mēs esam patīk pastaigāties pa to mešu, tas priežu mešs man būtu. Es būtu teikusi gorilla, kas tur kaķi. Tas ir tas mūsu kaķis. Es esmu pārņemta ar pērtiķiem un gorillām. Jūs domājat, no kurienes tas gorilla? Vienkārši tas ir kaut kāds mans spirit animal vienkārši. Tu būtu tas kaķis, ko es tur rokās. Redzi, man šajā gadījumā gorillas nav mans, līdz ar to es atļauju priecāties sev. Jā, tā. Bet gorilla būtu tā, ka tu turi viņu kā kaķīti. Tas Nē, es tā humoram attīstīju, bet man kaut kā tā bilde bija tā. Kā sieva vienkārši man visu mūžu ir bijusi tāda, kā lai saka, viņu prātā viņa ir spēcīga, viņa var aizsākt, bet viņa saka, bet tad, kad
tiešām kaut kas fizisks jādara. Nu, esam realitātē. Ja? Nu, tā. Kuram ir tie parametri? jā, nu tā. Bet jā, nu, to ļoti jūt, jo mani apcelt sociālajā vidē labāk nevajag, jo man ir security guards. Tāpat uz iestīgi. Nu, jā, mēs viens par otru ļoti iestājamies. Un mēs ļoti klausamies, ko cilvēki tajā brīdī runā vai pasaka, lai neaizskart. Jo man atliek pastīties uz sievai uz mani, ka mēs redzam, ka šis ir pa tālu. Nu, tā, jā. Nu, jūs ļoti, kaut kāds, tā sajūta man rodas, ka jūs ļoti viens otru izjūtat. Un, tā kā tu saki, ka tev nav pat ko atbildēt uz to, kad, vai es esmu šaubījis, ka jūs gandrīz kā viens vesels. Tā kā tas nav par to, mēs esam atšķirīgi, mūsos ir tā atšķirīgi, bet mēs funkcionējam kā tāds viens vesels organisms un kaut kur, tā jūsos klausoties, tā sajūta ir, kad jūs, to, ko jūs varbūt, tajās savās ģimenēs nesat dabūjuši un kaut kā pēc kā jūs esat ilgojušies, ka jūs to esat izveidojuši tā kā priekš sevis un iedoši viens otram tajā jūsu savienībā un varbūt vēl ar daudz vairāk, ko jūs iespējams nemaz nezinājāt, ka jums to vajag. Jā, es noteikti. Es varu zem šī parakstīties noteikti. Vienkārši mums ir mūsu pieredze, bet mēs saprotam, ka mēs gribam dzīvot savu dzīvi. Jā, ir kaut kādas lietas, kas visiem citiem ir kopīgas un tam līdzīgas, bet dienas beigās mēs saprotam, ka mēs esam tikai mēs, un katram tā dzīve ir pavisam savādāk. Un nav nekādu atslēgu, nav nekāds viens veids, kā mēs varam teikt, pēc šīs metodes visiem viss izdosies. Galīgi nē. Es domāju, ka komunikācija, uzticība, atbalsts, pirms tāpat es gribēju piebilst par savām greizsirdībām vai kā tam līdzīgi. Man sieva ļoti labi zina, ka es esmu atvērts cilvēks, es varu ar jebkuru sievieti komunicēt, es varu izteikt viņai komplimentu. Ja? Mēs esam arī to izrunājuši, ka tas ir ok, ka tu vari izteikt komplimentu par to, ka viņa ļoti labi izskatās. Bet gan jau tu zini, kur ir robeža, kur tieši tā. Par ko jūs esat vienojuši. Un īstenībā, ko es tikko atceros, ko man sieva ļoti labi pateica, ja tu gribēsi nokrāpt, tu to vari izdarīt. Es tev neturu, bet tā ir tava izvēle. Viss. Un tajā brīdī, kad viņi man to pateica, man liekas, tiklīdz tu vari kaut ko darīt, tev ir tā brīvība. Es to negribu. Un man sieva ļoti labi zina to, ka tas, ka es varbūt padomāju, tas jau nenozīmē, ka tas notiek. Vienkārši es padomāju, paldies, man ar to pietiek. Ja? Tu tā aizdomāji? Es tā aizdomājos, man ienāca prātā, man gribas to pateikt, kad mēs sagājām kopā, apprecējāmies, un tad mēs sēžam, bet mums apkārtējie teica, ilgi nebūs. Tas nebūs uz ilgi. Tas nebūs, tur viņš, es, tur scenārijs izdomā. Un tad mums vēl piedēvēja ik pa laikam atceries. Paies 3 gadi būs tā krīze, paies 5 gadi būs tā krīze, paies 7 gadi būs tā krīze. Un es gaidīju, viņi tā nesagaidīja. Mēs tā kā gaidām, un nepienāk neeksistenciālā nekāda. Mēs vēl nesen runājām, bet nav bijusi mums tā krīze. Jā, mums vienkārši tas jautājums, kas mūsu gadījumā ir krīze, jo mēs sen tiešām sapratām, ka, es saku, visu laiku izglītoties, lasot un ejot uz priekšu un attīstot pats sevi, tu nedod to iespēju tai krīzē. Jā, jūs kaut kā profilaktiski darat kaut ko, lai viņi iespējams nemaz neatnāktu līdz jums. Jā, tāpēc, ka dienas beigās pats svarīgākais esi tu pats. Jā, kā es arī pirms pašā sākumā minēju, ja es sakārtošu sevi, manai sievai būs vieglāk. Jā, bet tas tik sasādīt grūti. Mēs tā forši viegli sēžam, bet katru dienu jau ienāk kaut kāds pārbaudījums, kaut kādas stulbas domas, un to mēs arī ienesam dažreiz iekšā mūsu attiecībās. Un, mēs pārunām, mēs, protams, komunicēt. Bet tas nenozīmē, ka tas ir viegli. Jā, tas ir ļoti grūti. Jā, neviens neapsolīja, ka tas ir viegli. Jā. Grūti. Dažreiz ir tā, ka mēs esam kaut kādās publiskās vietās, mums sanāk tā miedarbība pret citiem cilvēkiem. Viņš saka, cik jums foršas attiecības, un tā, mīlīši, kādai zampai mēs esam izgājuši cauri, tīpaši tai kulminācija, manuprāt, ir bijuši tajā sākumā. Un es vienreiz vīram teicu, ja man šitam vajadzētu iet tagad vēlreiz cauri, es nezinu. Un tu zinātu, kā tas ir, ja? Jūs jau nezinājāt, kā. Mēs nezinājām, es nezinu, vai es esmu tik stipra. Mums ir tāds
Interesants attiecības, ka mums laiks nāk pacīnīties ar sabiedrību. Mēs abi nelietojam vispār alkoholu. Tā ir vēl viena lieta, kad liekas, kas jūs pat dīvainiem esat. Nu labi, tagad jau paliek arvien populārāk. Jā, tagad paliek populārāk, jā. Mēs svētkus arī nesinām. Teiksim, ko Ziemassvētku, Lieldienas, Jāņi, ne, mums liekas. Nu, kāds varbūt teiks, tāpēc, ka jums nav kontakts ar ģimeni? Jā, droši vien tāpēc, bet arī vienkārši negribās. Jo mēs katru dienu kaut ko pasvinām. Es varu pamatot, es arī saviem kolēģiem bieži vien to minu, kad, kāpēc jūs nesvināt. Man, piemēram, ļoti patīk to, ko man arī sievi ieteica, kad davai svinām vienkārši parastā dienā. Ja? Jo tad, kad ir šie, piemēram, man dzimšanas diena vai sievai, nu, jebkurā gadījumā kaut kāds svētki, mēs viens otram uzliekam lieku stresu, lieku nevajadzīgu lietu. Nu, kaut kur, kā jūs klausoties, man liekas, tas arī iet kopā ar jūsu kaut kādām tādām vērtībām. Nu, vismaz tas, ko es saklausu, jūs varat palabot, ja tā nav, vai papildināt. Jo jums ir svarīga brīvība, miers, godīgums, kaut kur viss tas, par ko jūs runājat, plus mīnus grozās ap tām vērtībām. Nezinu, varbūt ir vēl kaut kas, kas ir tādi jūsu... Mums ļoti nepatīk iet baram līdzi. Tas bišķiņ varbūt... Es sev palabošu, nevis, ka mēs gribam būt atšķirīgi, vienkārši mēs esam atšķirīgi. Mēs laikam, es drīzāk teiktu vīriņ, ka mēs nebaidamies izpaust to atšķirīgo. Arī, jā, pilnīgi piekrīt. Mums nav vajadzīgs... jebko, ko kāds kaut ko pasaka, forši tev, bet paldies, bet mēs dienas beigās, kā jūs minēja, dienas beigās mēs domājam viens par otru, mēs domājam par savu ģimeni, tā ir mūsu ģimene. Lai tā apkopotu, nobeigtu, man kaut kā gribās jums pajautāt, ko jūs viens otram novēlēt, vai kā jūs, iztēlojaties, es nezinu, jūs abi pēc 30 gadiem, 60 plus. 60 plus. Es biju prasīt, cik tas būtu, jo man tāda tiecība par neiet. Sāc. Es padomāšu. Tu gribi, lai viņš sāk, viņš parasti to špiko. Jā, ko līdzīgi, kad viņš tur apaudzē, aptekalē. Es savam vīram novēlētu būt vadītājam. Jo es viņā saredzu ļoti spēcīgas līdera īpašības. Manuprāt, viņš būtu forši tāds tīmlīds un tā komanda būtu ieguvējis. Un es redzu viņam tāds, atkal par to karjeru iespējams, bet es redzu viņā tādu potenciālu. Un es ļoti lepojos, cik tālu viņš jau ir nogājis to karjeras ceļu. Es zinu, ka viņš var līdz tam valdes loceklim jātiek. Tas tāds iekšējais joks. Jā. Es noteikti, es vairāk domātu par to, ka, ja es iedomājos, ja man tagad ir 60 plus gadi, es redzu savu sievu tiešām, es gribētu, lai ir privāta māja, maziņa, kurā viņa ir savs dārziņš, viņa ir savs privātais uzņēmums, viņa ir laimīga, viņa ir ar suni, kas viņai ļoti patīk. Un piepildīja savu mērķi, piemēram, līdz 60 gadiem aizbraukt pie gorillām. Un tas būtu tas, kad ir šīs atmiņas, kad man vairāk nav tāds konkrēts galvenais, es gribu, lai viņa ir laimīga un lai viņa dara tas, kas viņai patīk. Un es varu pastīties no malas un teikt, yes. Super, man arī gribēs es tā kaut tā ļoti racionāli pa karjeru. Jā. Bet, ir tā racionāli, bet no otras puses, tu jau runāji par to, kas tev ir svarīgs, ko, sajūtu ziņā arī, ko viņš varētu. Paldies jums abiem, gan par atklātību, gan par arī tādu pieskaršanos jau varbūt tam tēmām, kas jau entās reizes ir prasīts un apnīgi, bet ka jūs bijat gatavi padalīties un pastāstīt. Forši, lai noder kādu. Paldies. Paldies. Šis bija podcasts Sansols ar Kristīnu Kreilu, un ja arī tev ir kāds stāsts, ar kur tu gribi padalīties, un jūs esat tādi divi gatavi atnākt pie manis uz šī dīvāni, laipni gaidīti.